Huh? Oh, sure. Good. Okay. Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jai Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Ballava Giribaradhare Gopi Jana Ballava Giribaradhare Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachare Yamunatira Vanachare Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jai Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Ballava Giribaradhare Gopi Jana Vallabha Giribaradhare Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachare Yamunatira Vanachare Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jaya Prabhupada
Jaya Prabhupada Jai, Prabhupada Jai, Prabhupada Jaya Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Janishbad Paramahans, Parivrajacharya, Tadasasi Samadhis, Divine Grace. A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki. ISKCON Samstapakacharya, Srila Prabhupada ki. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. Shri Shri Gaunitai ki. Sankirtan Yagya ki. Gopremanande. Slavs Prabhupada Suprednam. Slavs Prabhupada Suprednam. Slavs Prabhupada Suprednam. Slava Shri Guru E Shri Gauranga. Says Slava Srila Prabhupada. Hare Krishna. Today we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 3. The birth of Lord Krishna. Hare Krishna, šodien mēs turpinam lasīt Srimad Bhagavatam, 10. dziedājums, 3. nodaļa, 39. pants, Krišnas dzimšana. Right, yeah, and verse 39. And we've got it on the screen, I guess, yeah. Jā, pants ir uz ekrāna redzams. Oh, okay, it's in Russian. Anyway, that's right. Ajushta Gramya Vishaya Anapatya Cha Dam Pati Na Vavrate Pavargam Me Mohito Deva Mayaya Ajushta-gramya Vishaya Anapatya Chadampati Navavrate Pavargame Mohito Deva Mayaya Ajushta-gramya Vishaya Anapatya Chadampati Navavrate Pavargame Mohito Deva Mayaya Ajushta-gramya Vishaya Anapatya Chadampati Navavrate Pavargame Mohito Deva Mayaya Ajushta-gramya Vishaya Anapatya Chadampati Navavrate Pavargame
Ajustagramya Vishaya Anapatyau cha Dampati Navavradhe Pavargam Mohito Deva Mayaya Mother Jess. Ajustagramya Vishaya Anapatyau cha Dampati Navavradhe Pavargam Mohito Deva Mayaya Ajustagramya Vishaya Anapatyau cha Dampati Navavradhe Pavargam Mohito Deva Mayaya Poslovny perevod, pожалуйста, на latviškai. Tātad tulkojums teksta. Ajustagramai Vishayau. Vēloties seksuālās attiecības priekš bērna ieņemšanas, līdzvērtīgas man. Anapatyau, bez bērniem. Čā, tāpat. Dampatī, vīrs un sieva. Nā, ne. Vavrāthē, prasīja jebkādu citu svētību. Pavargam, atbrīve no šīs pasaules. Mē, man. Mohitau, saistītās. Deva Mājā, transcendentāla mīlestība pret mani. Vēloties, lai es kļūtu par jūsu mīļoto dēlu. Translation. Being husband and wife, but always sonless, you were attracted by sexual desires, for by the influence of Deva Maya, transcendental love, you wanted to have me as your son. Therefore, you never desired to be liberated from this material world. Panta tulkojums. Būdami vīrs un sieva, kad jums nebija neviena dēla, jūs izjutāt pievilcību viens otram, jo Deva Maija pārpasaulīgās mīlestības pret mani ietekmē jūs gribējāt, lai es kļūstu par jūsu dēlu. Tāpēc jūs nemaz necentāties tikt atbrīvoti no materiālās pasaules. Purport by Srila Prabhupada. Vasudeva and Devaki had been Dampati, husband and wife, since the time of Sutapa and Prishni, and they wanted to remain husband and wife in order to have the Supreme Personality of Godhead as their son. This attachment came about by the influence of Deva Maya. Loving Krishna as one's son is a Vedic principle. Vasudeva and Devaki never desired anything but to have the Lord as their son. Yet, for this purpose, they apparently wanted to live like ordinary grihastas for sexual indulgence. Although this was a transaction of spiritual potency, their desire appears like attachment for sex in conjugal life. If one wants to return home back to Godhead, one must give up such desires. This is possible only when one develops intense love for the Supreme Personality of Godhead. Sri Chaitanya Mahaprabhu has said, Niskinchanasya Bhagavad Bhajanon Mukasya Param Param Jiga Mishor Bhavasagarasya. It's
Chaitanya Charitamrita Madhya 11:8. If one wants to go back home, back to Godhead, one must be niskinchana, free from all material desires. Therefore, instead of desiring to have the Lord come here and become one's son, one should desire to become free from all material desires, and yabhilashita shunyam, and go back home, back to Godhead. Sri Chaitanya Mahaprabhu teaches us in his Shikshastaka, Na dhanam na janam na sundarim kavitam va jagadishikamaye mama janmani janmanishvare bhavatad bhaktir ahaitaki twai. O Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor do I desire beautiful women, nor do I want any number of followers. I only want your causeless devotional service, birth after birth. One should not ask the Lord to fulfill any materially tainted desires. Šils Prabhupādas komentārs. Vasudeva un Devaki bija Dampati, vīrs un sieva, kopš Sutapas un Prišnī laikiem, un viņi vēlējās palikt vīrs un sieva, lai viņi varētu iegūt kā dēlu Dieva augstāko personību. Šī pieķeršanās bija saistīta ar Deva Majas ietekmi. Vēdās ir atļauts mīlēt Krišnu kā savu dēlu. Vienīgais, ko Vasudeva un Devaki nevēlējās neko citu, kā tikai, lai kungs kļūtu par viņu dēlu. Taču šķita, ka šim nolūkam viņi grasās dzīvot kā parasti grihastkas, lai iesaistītos seksuālās attiecībās. Lai gan viņu vēlmi noteica garīgā enerģija, tā atgādināja laulātajiem raksturīgo pieķeršanos seksuālajām attiecībām. Lai atgrieztos mājās pie Dieva, ir jāatbrīvojas no šādām vēlmēm. Tas ir iespējams tikai tad, ja cilvēks ir attīstījis stipru mīlestību pret Dieva augstāko personību. Šī Chaitanya Mahaprabhu teica, Chaitanya Charitamrita Madhya Līla 11.8. Nishkinčanasya bhagavat bhajanon mukhasya paramparam jigam mishor bhava sagarasya. Tam, kurš vēlas atgriezties mājās atpakaļ pie Dieva, jābūt niškinčanam, brīvam no visām materiālajām vēlmēm. Tāpēc nav vajadzības vēlēties, lai kungs atnāktu šeit un kļūtu par mūsu dēlu. Tā vietā cilvēkam jāvēlas tikt atbrīvotam no visām materiālām vēlmēm, anjabhilashita shunyam, un atgriezties mājās, atpakaļ pie Dieva. Šī Chaitanya Mahaprabhu savā Shikshastakā sniedz mums šādus norādījumus. Na dhanam na janam na sundarim, kavitam va jagat īša kamaye, mama janmani janmanishvare, bhagavat bhaktir ahaituki tvai. Ak, visvarenais kungs, man nav vajadzīgas bagātības, skaistas sievietes vai sekotāji. Mana vienīgā vēlme ir kalpot tev dzīvi pēc dzīves ar nesautīgu atdevi. Nevajadzētu lūgt, lai kungs piepilda vēlmes, kas satur materiālā pašlabuma pēdas. Right. Ajushtagramya vishayav anapatyocha dampati navarate pavargam me mohito devamaya. Being husband and wife, but always sonless, you were attracted by sexual desires. For by the influence of Deva Maya, transcendental love, you wanted to have me as your son. Therefore you never desired to be liberated from this material world. Būdam vīrs un sieva, kad jums nebija neviena dēla, jūs izjutāt pievilcību viens otram, jo Deva Maja pārpasaulīgās mīlestības pret mani ietekmē, jūs gribējāt, lai es kļūstu par jūsu dēlu. Tāpēc jūs nemaz necentāties tikt atbrīvots no materiālās pasaules. Namah Vishnupade Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pastya Chadejatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Yes, well, this is another verse in a series, like a sequence of verses discussing essentially the same theme. Šis tātad ir vēl viens pants šajā te nodaļā, kas attiecās un skar šo tēmu, ko mēs apspriežam. But here, particularly, the situation is being described in slightly different terms. Bet šajā pantā mēs redzam, ka situācija tiek aprakstīta mazliet ar savādāku terminoloģiju vai aprakstu. Meaning that there is like the specific sort of, you could say, implication that maybe they were attached on the material and means sexual level to each other. Jā, apraksts ir veidots tādā veidā, ka varētu domāt, ka šeit tiek runāts par šo te seksuālo pievilcību vai pieķeršanos materiālajā pasaulē šajā aspektā. In the Sanskrit, the first line makes that point basically. Un sanskritā panta pirmā rindiņa to tā kā arī apstiprina. Gramya vishayo. Gramya literally means sort of like in a village, and Vishaya means sense gratification. Gramja nozīmē tā kā ciematā, un otrs vārds nozīmē jūtu apmierināšanu. So the sense gratification you get in a village, it's very ordinary sense gratification. Jā, un jūtu apmierināšana ciematā vai šajā te dzīves vietā, tas tāds ļoti raksturīgs apzīmējums tam, kā tas notiek. Like you may have heard the term before, Gramya Kata means, village gossip. Varbūt esat dzirdējuši tādu izteicienu Gramya Kata, tas ir ciematiņa baumas. Don't mind me saying this, but what the old ladies talk across the fence from one property to the next. Jā, tas izskatās tā, ka vecā gadagājuma tantiņas stāsta viens otrai par kaut ko, pāris ētai kaimiņu būšanu. It's just really materialistic. Tas ir ļoti materialistiski. Did you see what sari she was wearing? Klausies, tu redzēji, kādu sāriju viņa šodien uzvilka? No, tell me about it. Nē, pastāsti man par to. This is real Gramya Kata. It's hard to be more mundane. Jā, tas ir tāda ikdienišķa baumošana, un nekas nevar būt tāds, ikdienišķāks, par to. So Gramya Vishaya, sense gratification, like from the village, it means like really material sense gratification. Gramya Vishaya īstenībā nozīmē tādu tiešām patiesu materialistiska vēlmju apmierināšanu. So we see in the verse, Prabhupada uses the term that your husband and wife, well, Krishna is speaking, your husband and wife, but all these years you had no son, but still you're attracted in a material or sexual type of way. Un Krišna saka, skatieties, būdam vīrs un sieva tik daudzus gadus, kad jums nav dēla, bet vienalga jūs paliekat šajās te pievilcīgajās savstarpējās attiecībās, vēlēdamies šīs te attiecības. But just to sort of complicate the situation or add a kind of little more sophisticated element to the picture. Bet tas, kas šo te bildi papildina un padara viņu plašāku. This is all going on because of Deva Maya. Tas viss noteicoties pateicoties Deva Majas ietekmei. And Deva Maya, particularly in this context, it's godly
like a godly influence. Un Dieva maija ietekme šajā kontekstā, tā ir dievišķā ietekme. Or even, Prabhupada, the term is used by the influence of transcendental love. Jā, un Prabhupāda lieto izteicienu transcendentālās mīlestības ietekmē. So on that basis, actually, he's speaking to Devaki and Vasudeva, on that basis, you wanted me as your son. Un šajā te kontekstā jūs vēlaties mani kā savu dēlu. And this attraction, this interest in having the Lord as the Son is so powerful, but it's so elevated. Jā, un šī te vēlēšanās iegūt šādu dēlu, viņa ir ļoti spēcīga tādā ziņā, ka viņa ir tāda, pacilājoša, tāda, cēla, laikam, latviski būs īstenais vārds. Yeah, it's so like pure and elevated that on the basis of that desire, they had no desire for liberation from the material world. Jā, un esot šai vēlmei tik tīrai un augstai pēc savas būtības, viņi tātad nevēlās šo te atbrīvi no materiālās pasaules, lai iegūtu dēlu kā Dieva augstāko personību. In other words, it's not that they didn't desire to be liberated from the material world because they were so materialistic. Un tas nenozīmē, ka viņi nevēlas atbrīvoties no šīs materiālās pasaules, jo viņi būtu tādi lieli materiālisti. Yeah, who cares about liberation? I want to enjoy in Riga. Jā, pie vēlna visu atbrīvi, es vēlos apmierināt savus jūtekļus šeit Rīgā. No. The attraction to having Krishna as their son was so strong that it took them beyond any interest in impersonal type of liberation. Un šī te vēlme bija tik spēcīgi iegūt kā savu dēlu Dieva augstāko personību, kad tas bija pārāk par kaut kādu impersonalistisku tieksmi atbrīvoties no šīs te materiālistiskās pasaules. What to speak of impersonal liberation, even the Vaishnav types of liberation, they were not interested in because they're so interested in having the Lord as their son. Un pat par tādu atbrīvu, Vaišnava atbrīves aspektā viņi nebija ieinteresēti, jo viņi bija patiesi viņiem bija vēlme iegūt šo te Dieva augstāko personību kā savu dēlu. Therefore they wanted to remain husband and wife. Un tādēļ viņi vēlējās palikt šajās te vīra un sievas attiecībās. Sometimes we see devotee couples and they're quite old. Dažreiz mēs redzam arī vaišnavus pārus, kas ir jau krietni gados. Some of them, Shri Gaunitai Ki Jai. Some of them are my age, they're more than 70 years old. Daži no viņiem ir manā vecumā, jā, pāri jau pa 70. But they must be together. Bet viņiem ir jāpaliek kopā. And there's just no question in their minds that should we part ways, as vanaprastas maybe. Un viņiem neienāk prātā tādas domas, ka varbūt mums vajadzētu šķirties, tur kļūt kādam par vanaprastku no mums. Or even, the husband maybe takes sannyas. Vai vīrs, piemēram, jau tēmē uz sannyāsu. Even Prabhupada said that he had a dream when he was like in his mid-50s, I think 56 or so, he had a dream of Srila Bhaktisiddhanta. Un Prabhupāda stāstīja, kad viņam vecumā kaut kādiem 56 gadiem vienu reizi sapnī viņš nosapņoja Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Who suggested that he should take sannyas. Kurš viņam rekomendēja, kad viņam būtu jāpieņem sannyās. And Prabhupada said when he woke up he felt
kind of horrified. Sannyas? Un tad, kad Prabhupāda pamodās, viņš bija ļoti, ļoti satraukts, jo viņa galvā skanēja šis jautājums - saņāsa? Anyway, Prabhupada, he's a transcendental person, but still, this is what happens even to many devotees. Protams, Prabhupāda ir transcendentāla personība, bet tas notiek arī ar vaišnaviem. So Prabhupada, even though in the verse he says, you were attracted by sexual desires. Un Prabhupāda šajā pantā saka, starp jums ir šī te pievilcība, kas izpaužās kā seksuālā vēlme. But Prabhupada in the purport clarifies that it's only on a certain level it may appear like that. Bet savā skaidrojumā viņš saka, ka šī te vēlme ir pamatot ar šo te viņu vēlmi iegūt dēlu, viņi ir pārāk par šo te materialistisko vēlmi. Apparently, they wanted to live like ordinary grihastas. Un šķiet, ka viņiem būtu jādzīvo kā parastiem grihastkām. This term apparently is based on the word appear, to appear like something. Jā, un Maharāģis skaidro, ka šis te termins apparently, viņš saka, ka parasti varētu šķist. It seems like they wanted to live like ordinary grihastas. Jā, tā varētu šķist, ka viņiem būtu jādzīvo kā parastiem ģimenes cilvēkiem, grihastkām. That even in their old age, they still have some sort of bodily interest in each other's bodies. Jā, jo arī zināmā jau vecumā tāpatās cilvēkiem saglabājās šī te ķermeniskā interese vienam par otru. But then Prabhupada says, Vasudeva and Devaki, they never desired anything but to have the Lord as their son. Un Prabhupāda skaidro tālāk, bet Vasudeva un Devaki viņiem nekad nebija nekādas citas vēlmes, kā izņemot to, lai iegūtu šo te dēlu kā Dieva augstāko personību. Their relationship was a transaction of spiritual potency. Un viņu attiecības bija šīs te garīgās enerģijas apmaiņa. But it appears that their desire was like the attachment for sex in conjugal life. Bet ārēji varētu šķist, ka šī te vēlme ir tāda, seksuālā pievilcība materialistiskās dzīves izpratnē. And Prabhupada makes it very clear here. If you want to go back home, back to Godhead, un Prabhupāda ļoti skaidri saka, ja jūs vēlties atgriezties atpakaļ pie Dieva, you have to give up such desires. Jums šī te vēlme ir jāuzvar vai jāatsakās no viņas. Otherwise, if you won't or can't or don't want to, vai citiem vārdiem, ja jūs nevarat, nevēlaties vai nespējat, you'll have to wait till next lifetime. Jums jāgaida uz nākamo dzīvi. See what happens. Tad redzēs, kas notiek. Udachevam. Anyway, Veiksmi. Yapamalus Krishneshtavyam Pamogvam. Maharāģis palūksies, lai Krišna mums palīdz visiem. But, in this material world, never let anyone other than very elevated devotee tell you it's easy. Un neviens šajā materiālajā pasaulē nepateiks, izņemot varbūt kādas ļoti, ļoti augsta attīstības bhaktas, ka tas ir vienkārši. Yeah. So material world is extremely difficult place. Materiālā pasaule ir ļoti, ļoti, ļoti nevienkārša vieta. And we've been living here for how many lifetimes we have no idea. Un mēs šeit atrodamies tik daudz dzīves, ka mums pat nav ideja, cik daudz. And the impact that has had on us internally, it's also kind of like incalculable. Un tā ietekme, ko tas ir atstājis uz mums, tā ir patiesībā sakot neaptverama. So Prabhupada, anyway, the idea is suggested here in the series of verses that maybe some of our devotees may feel that, oh look, Vasudeva and Devaki Sutta Paprishni,
they wanted to have the Lord as their son. Un varētu šķist, ka šajā te pantu sērijā, kur tiek runāts, kā Vasudeva un Devaki Sutapa un Prišnī vēlējās iegūt sev dēlu kā Dieva augstāko personību, varētu likties, ka arī baktām tā šķiet, ka, redz, kur te tas ir aprakstīts, ka gan nē. And so in order to achieve that, they did these extreme austerities. Un varbūt arī piepildītu šādu vēlmi, boties uz šiem te piemēriem, būtu ideja ievērot šīs te vai turēt šīs te ļoti nevienkāršās askēzes. As we read a couple of days ago, they were eating air. Kā mēs dažas dienas atpakaļ lasījām, viņi ēda unspiced air. No ghee, no salt. Jā, viņi barojās vai pārtika no gaisa. Nekādu garšvielu, nekādu gī. Yes, no chilies. Čili ar nē. Anyway, and dry leaves that had just fallen from some trees. Un sausās lapas, kas bija kritušas no kokiem uz zemes. Хорошая программа. Jā. Diezgan labi ēdienkarta. Tā vajag, jā. Kurš ir gatavs? Paprobiet. Pamēģināt. You can try for a year, maybe just 3 months, try. Pamēģiniet kādu gadu. Labi, varbūt pat 3 mēnešus pietiks. And then you can report back to us, how was it? Un tad jūs varētu mums ziņot, kā jums ir izdevies, kā tas ir. You know, it's something we mentioned the other day. It's like Lord Krishna in Bhagavad Gita in the 6th chapter. Mēs minējām, ka kungs Krišna Bhagavad Gītas 6. nodaļā saka, you must merge your incoming breath into your outgoing breath. Jā, Krišna saka, jums ir jāsavieno jūsu ieelpa ar jūsu izelpu. Čudna paņemt. Grūti pat iedomāties, kā to izdarīt. Yeah, like I mentioned, I tried it once when the first time I read Bhagavad Gita. Un es to pamēģināju izdarīt, tad, kad es pirmo reizi lasīju Bhagavad Gītu. I couldn't manage it. Man nesanāca. I couldn't even really understand what it meant. Un es pat nevarēju laigi saprast, ko tas nozīmē vispār. Yeah, but they were doing things like this for years and thousands of years. Bet viņi, kas šo te askēzi veica, viņi to darīja gadiem un pat tūkstošiem gadu. All with this strong desire. We want Krishna as our son. Ar šo te nepārvarami stipro vēlmi mēs vēlamies Krišnu kā savu dēlu. So Prabhupada makes the point, that instead of desiring to have the Lord come and be your son, un Prabhupada šeit saka, ka pretēji tam, kad lai vēlētos, lai Krišna atnāk kā dēls, you should just desire to become free from all material desires. Jums būtu jāvēlās, lai jūs kļūtu brīvi no visām materiālajām vēlmēm. And go back to Godhead. Un lai atgrieztos atpakaļ pie Dieva. And just develop a loving relationship with the Lord. Un attīstītu mīlestības pilnas attiecības ar Dieva augstāko personību. Through the process of devotional service. Pateicoties bhakti jogai. Yeah, and this will be, on one hand, it'll be much easier. Un no vienas puses tas varētu šķist vienkārši. And on the other hand, it's just more effective for achieving an elevated state of Krishna consciousness. Bet no otras puses tas ir ļoti iedarbīgi, lai sasniegtu šo te, Krišnas apziņas stāvokli. And you never know. Apziņu. You never know when you go back to the spiritual world. You don't know what your relationship with the Lord may be. Un jūs nekad nezināt, kad jūs atgriezīsieties atpakaļ pie Dieva un kādas ir jūsu šīs te attiecības ar Dieva augstāko personību. Maybe you'll have a relationship, a parental relationship. Jā, varbūt jums ir attiecības kā vecākiem ar Krišnu. And
then you'll have that sort of relationship with the Lord, but not just in this world, in the eternal spiritual world. Jā, bet tad jums šīs attiecības ar Krišnu kā vecākiem, piemēram, būs tikai garīgajā pasaulē, un viņas nav domātas, ka viņas būs šeit, materiālajā pasaulē. Anyway, whatever relationship you find you're in with the Lord in the spiritual world, that is just the most wonderful and most perfect thing for you. Un neatkarīgi no tā, kādas būs vai ir jūsu attiecības ar Krišnu garīgajā pasaulē, ziniet, ka tās ir pašas labākās un visbrīnišķīgākās attiecības, kādas vien jums var būt. I've mentioned a few times in previous years one little incident with Prabhupada. Jā, un iepriekš tika minēts aprakstā piemēri, kas bija saistīti ar Prabhupādu. Devotee was trying to give the appearance of being very humble and, just like that. Un kāds bhakta vēlējās izrādīt, cik viņš ir ļoti pazemīgs. He said, Srila Prabhupada, when I go back to the spiritual world, I'll probably be just like a blade of grass. Un viņš teica, Srila Prabhupāda, visticamākais, kad es atgriezīšos garīgajā pasaulē, es būšu kaut kāds niecīgs zāles stiebriņš. Meaning like just nothing. So totally insignificant. Nu, domājot ar to, ka tas ir kaut kas ļoti, ļoti nenozīmīgs. Yeah, and Prabhupada replied, Un Prabhupāda viņam atbildēja, you would be so fortunate. un viņš viņam teica, tu būsi tik veiksmīgs. Maybe the devotee was thinking that Prabhupada would say, no, you'll probably be a cowherd boy or a gopi, some important position. Jo iespējams, ka Bhakta domāja, ka Prabhupāda viņam teiks, ka nē, tu būsi kāds no ganu zēni vai vēl kāda ievērojama personība, kas ir saistīta ar Krišnu, bet nē. But no, Prabhupada was feeling, if you can just be a blade of grass, that'd be the most fortunate situation. Jo doma ir tāda, pat ja jūs tur būsiet zāles stiebriņš, tā priekš jums ir vislabākā iespējamā kombinācija, kas vien varētu būt. Because they say that when Krishna is walking through the forest, Jo ir teiks, tad, kad Krišna iet pa mežu, the flowers jump out and onto the path so Krishna can step on them. kad puķes izlec ārā no zemes un noguļās uz taciņas, pa kuru iet Krišna, lai Krišna varētu ar savu kāju uzkāpt viņām virsū. Maybe the blades of grass can do that too. I mean, if the flowers can do that, why not the blades of grass? Un iespējams, ka zāles stiebriņi ar tāpat varētu darīt, jo kāpēc gan ne, ja to dara puķes? So then Krishna steps on them with his lotus feet Un tad Krišna uzkāpj uz tām ar savu lotus pēdu and moves on, un turpina šo ceļu. and the flowers, at least, they get up again and come running around and dive under his feet again. Un tās puķītes, kurām ir lotus pēdu uzkāpusi, pēc tam, kad Krišna spēr tālāk nākamo soli, viņas atkal uzlec augšā, apskrien apkārt un atkal noguļās priekšā, lai Krišna atkal ar savu lotus pēdu varētu viņām uzkāpt virsū. How's that for a way of life every day? Kā jums šāds dzīves pavērsiens katru dienu? And it's also said that when Mother Yashoda cooks rice for Krishna, Un ir teiks, tad, kad mamiņa Jašoda gatavo rīsus Krišnam, the grains of rice, they fight with each other. I want to be in the pot. No, I want to be in the pot. un tad rīsi pirms viņi nokļūst tajā kastrolī vai pannā, kurā viņus gatavo, viņi savā starpā cīnās bļaudami, es uz turieni došos, nē, tur ir man vieta. And then Krishna eats the rice Un tad Krišna ēd šos rīsus. in Goloka Vrindavan, Tas viss notiek Galokā Vrindāvanā. but then the rice manifests again. Bet tad rīsi atkal parāda sevi. And again the grains of rice are fighting to get into the pot
to be cooked and offered to Krishna again. Un atkal notiek šī te spēle, kad rīsu graudiņi savā starpā cīnās, kurš tad nokļūst tajā kastrolī vai pannā, kur viņi tiek gatavoti un dosies tālāk jau pie Krišnas mutē. Anyway, there's the idea, Prabhupada says, that we shouldn't ask the Lord to fulfill any materially tainted desires. Un šeit ir teikts, ka mums nevajadzētu vēlēties tādas ar materiālo apziņu saistītas vēlēšanās. Doesn't mean like just blatant material desire. You understand? Materially tainted means just a touch. Jā, tādas vēlmes, kurām pat būtu kaut vai mazākā noskaņa vai piekrās ar šo te materialistisko apziņu. It's one thing to just be overwhelmed by attraction to the opposite sex. Jā, viena lieta, kad jūs esat pārņemti ar šo te pievilkšanos pretējiem dzimumam. But it's another thing if generally, you're not overwhelmed, but sometimes there's some little tendency in that way. Jā, un pat varbūt nevajag, kad jūs esat pārņemti ar šo vēlmi, bet tikpat labi tā var būt kāda māziņa, tāda nokrāsiņa vai pieskaņa šādai vēlmei vai interese par to. Anyway, the thing is, through engaging in devotional service and really trying to engage wholeheartedly, then one becomes cleansed even of these material taints or like subtle contaminations. Bet ja jūs patiesi un no visas sirds iesaistaties šajā garīgajā kalpošanā, tad tā attīra jūsu vēlmes pat tajā gadījumā, ja šādām te vēlmēm, kurām nav materiālistiskas apziņas vai pieskaņas, ir šādas te maziņas, kādas nokrāsiņas vai noskaņas, pat no tām šī te nodarba attīra. And Yabhilashita Shunyam, that's a line from very famous verse. Anyabhilashita Shunyam, tās ir rindas no ļoti pazīstama panta. That we should make every effort to just get completely free from any type of material desire. Un ka mums ir jāpieliek visas pūles, lai atbrīvotos no jebkāda veida materiālajām vēlēšanām. But how to do that? That's by absorbing the mind, absorbing the senses in Krishna conscious activity. Un kā to izdarīt, gremdējot savu prātu un apziņu Krišnas apziņā. Just like this is another thing I may have mentioned when I was here before. Ir vēl viena lieta, ko es gribu minēt. Jā. There is one devotee I know who previously, before he was a devotee, he was like, what would you say? Well, he was carnivorous, put it that way. He only ate meat. Okay. Bija kāds bakta, kurš pirms Krišnas apziņas, viņš bija kārtīgs gaļādājs. He just so much into eating meat. Him and his friend, they would just go to these meat-eating specialized restaurants. Jā, un viņš ar savu draugu kopā viņi mīlēja doties uz tādām vietām, ēstuvēm vai restorāniem, kas tieši bija specializējušies dažādu gaļas izstrādājumu izgatavošanā. Anyway, you get the idea. I don't want to go into it too much. Es domāju, ka jūs sapratāt ideju, negribētu iedziļināties tālāk ļoti detaļās. But he was just extremely enthusiastic for meat. Bet viņš bija ļoti entuziastisks šajās te nodarbēs, kas bija saistīts ar gaļas ēšanu. And then somehow he became a devotee. Bet tā vai savādāk viņš kļuva par baktu. And he's following the regulative principles. Un sāka sekot 4 regulējušiem principiem. And about a year maybe, or even maybe 2 years later, he met his old friend who was still an enthusiastic meat eater. Un pēc kāda gada vai 2, kad viņš jau bija kļuvis par baktu un ievēroja šos te principus, viņš satika šo te savu draugu, kas joprojām bija ļoti liels entuziasts tajā nodarbē, ko viņi darīja kopā kādreiz. And they hadn't seen each other for the couple of years. Un viņi savā starpā nebija tikušies ilgāku laiku. So the friend said to him, "Oh, I heard you became a Hare Krishna."
Un draugs viņam teica, Klau, es dzirdēju, ka tu esi kļūst par Hare Krishnu. You're vegetarian. Tu esi veģetārietis? How did you give up meat? Kā tu pārvarēji sevī šo te tieksmi pēc gaļas? Because you loved it so much. Tāpēc, ka tev taču tas patika tik ļoti. And the devotee said, actually, you know what? I didn't give up meat. Un šis te bhakti viņam atbildēja, zini kā, es īstenībā, tā kā nepārvarēju šo te vēlmi. Meat gave up me. Gaļa atteicās no manis. After a while, I just found no interest at all. Un pēc kāda laika es sapratu, ka man ir zudusi interese pilnībā par to. It just left my life without me fighting it off. Jā, viņa pameta man dzīvi un man pat nebija par to jācīnās. So if we really chant nicely and try to practice nicely, this will happen with us in regard to all sorts of materialistic things. Ja jūs patiesi no sirds atkārtojat mahamantru un iesaistat sevi garīgajā kalpošanā, tas patiesi atbrīvos jūs no visām šādām te vēlmēm. Chetu darpana marjanam, this chanting of the holy names, it cleanses the heart of all dirty things. Četo darpanam marjanam, šis te atbrīvo mūsu sirdis no visiem sārņiem. So anyway, we're on the path, you're all on the path. Bet tā vai savādāk jūs esat uz šī te ceļa. Carry on. Turpiniet lūdzu. Try your best. Pielieciet visas pūles, ko varat. We'll pray to Krishna that he helps you. Un mēs palūksimies Krišnam, lai viņš jums palīdz. I'm sure he will. I'm sure he is. Un es esmu pārliecināts, ka viņš gan jau to dara, gan arī darīs turpmāk. Hare Krishna. Any comment or question? Vai ir kādi jautājumi vai komentāri? Prabhu. Вопрос есть у вас? Нет. Сегодня нет. Okay. Okay, all right. Yes, Brajavasi Prabhu. Brajavasi Prabhu, varat arī latviski, jā? Jautājumu. Kapila Devs un Deva Hutī saka, ka viņu bhaktas ir iesaistīti tik ļoti garīgajā kalpošanā, ka viņi nevēlas atgriezties garīgajā pasaulē. Bet šeit komentārā Prabhupāda tā kā nosoda Vasudevu un Devaki par to, ka viņi tieši vēlās atgriezties garīgajā pasaulē. Pareizi? Ka viņi nevēlās, bet viņiem vajadzētu vēlēties, jā. Kā to izskaidrot, jā? Yeah, okay. I think we got the idea that what Kapila told Devahuti, tas, ko Kapila saka Devahuti, about if you're like so absorbed in devotional service, you may not have a desire to go back to Godhead. That was the idea, which is what's being said here. Right? Tas ir tas, par ko runā šis pants, Brajavasi Prabhu, vai... Okay, yes, and Prabhupada is saying that Vasudeva and Devaki, they are not willing to return to the spiritual world, but they should. They should. Jā, viņiem vajadzētu vēlēties. Anyway, I think we got the idea more or less or more. That, this is the sort of part
of the classic consciousness of the very elevated devotees. Šis ir piemērs tādai apziņai, kura piemīt ļoti augsti attīstītiem baktām. Yeah. But, you know, for us, well, if you ever read Burijan Prabhu's book about his association with Srila Prabhupada, Ja jūs kādreiz esat lasījuši Burijan Prabhu grāmatas par viņa attiecībām ar Šrilu Prabhupādu, he tells of one occasion in Japan viņš stāsta par kādu notikumu, kas notika Japānā, where Srila Prabhupada makes the same point that very elevated devotees, they don't feel they need to go back to Godhead. They're happy to just continue on preaching and serving in the material world. kur Šrila Prabhupāda runāja par šo te momentu, kur ļoti augsti attīstīti savā apziņā baktas. Viņi nevēlās doties prom uz garīgo pasauli, bet viņi vēlās turpināt savu garīgo kalpošanu šeit pat materiālajā pasaulē. And Burijan Prabhu got very inspired by hearing that. Un Burijan Prabhu ļoti viņu iedvesmoja šis te piemērs. So after the class he spoke with Prabhupada. Un pēc lekcijas viņš runāja ar Prabhupādu. And he said, Srila Prabhupada, I don't care about going back to Godhead. Un viņš teica, Šrila Prabhupāda, man ir vienalga par atgriešanos garīgajā pasaulē. I'm happy to take birth again to help preach your mission. Un viņš saka, es esmu gatavs vēlreiz piedzimt šajā materiālajā pasaulē, lai palīdzētu izplatīt jūsu misiju. And Prabhupada gave him one of his looks. Un Prabhupāda uz viņu paskatījās ar vienu no saviem īpašajiem skatieniem. Anyway, I cannot imitate it, but Es gan nevaru to atkārtot. a deep look. And Prabhupada said, do not force your spiritual master to take birth again to save you. Un viņš teica, klausies, tu neliec man piedzimt vēlreiz, lai es tevi glābtu no šīs materiālās pasaules. In other words, it's okay to want to go back to Godhead. Citiem vārdiem, tas ir ļoti pat normāli, ka jūs vēlaties atgriezties mājās garīgajā pasaulē. But some devotees, for some specific reason, they may feel that actually we want to take birth again. Bet daži baktas īpašu apstākļu ietekmē, viņiem var būt šāda te vēlme, kad viņi vēlās tā kā vēlreiz piedzimt materiālajā pasaulē. Like Sutapa Prishni and now Vasudeva and Devaki, Kā Sutapa un Prišni un Vasudeva un Devaki. they want to have the Lord as their son. Jo viņi vēlējās, lai Dieva augstākā personība atnāk pie viņiem kā viņu dēls. And so they're prepared to go to great lengths, great difficulty to achieve that. Un šī te mērķa sasniegšanai viņi bija gatavi iziet ļoti garu, grūtu, ilgu ceļu, lai tas tā notiktu. So that's something very special for very special devotees. Bet tie ir īpaši notikumi ļoti īpašiem baktām. It's not for us. Tas nav priekš mums. That's Prabhupada has repeatedly said that in the last, all the purports since I've been here. Un to Prabhupāda vairāk kārt atkārto šajā te komentārā. Yeah, so, and you know, Prabhupada encouraged. He spoke so much about going back to Godhead. Un Prabhupāda iedvesmojoši par to stāsta ļoti daudz par atgriešanos garīgajā pasaulē. So, yeah, it's not like it's a disqualification to have a feeling that you'd like to go back to Godhead. Un tas nav nekas slikts, kad jums ir šāda te vēlme atgriezties garīgajā pasaulē. Это лучшее место, чем Riga. Tā noteikti ir labāka vieta kā Rīga. Простите меня. Riga хорошее место тоже. Piedodiet, Rīgai nav nekāda vaina, bet nu tomēr. Is that okay? Vai tas ir pietiekami, Rajosi Prabhu? Acharya Ji, you wanted to say something, was it? Yeah? So, in the end, you have described a person who is really attached to meat eating, Right. and then it just
behaviors. Right. Then they manifest as these attachments to also material things. True. So it's true. So in order to get rid of our material attachment, we need to try and be offenseless. Yeah. Or how does it work? How can we become offenseless if we still have attachment? Yeah. Well, you just got to carry on and let the sort of the medicine work and try to not get in the way of the medicine working. Jā, ļaujiet iejaukties tulk. Ačārija Prabhu, varēsiet latviski? Mans jautājums bija tāds, kad Maharaj stāstīja par to, ka tam cilvēkam, kurš bija baigais gaļēdājs, viņam vienkārši tāds aizgāja no viņa ķermeņa, kas tā vēlme. Mans jautājums ir, ka Natani visi gaitā, mums sanāk, kad visas tās mūsu aparātas vēl joprojām mums piemīt, un tas izpaudās kā materiālis vēlmes. Un Maharaj teica, jā, tas ir tā, un tad mans jautājums bija, kā tas notiek, kāds aizies līdz tā pirmais, vai nu materiālis vēlmes, vai nu mums kaut kā ir jāizvarās no mūsu aparātām. Apvainojumiem. Apvainojumiem. Okay. Amen. Okay? Yeah, well, you know, like when a person has some serious, well, just some sickness, like even if you just have a cold, Jā, ja piemēram cilvēkam ir kāda slimība, pieņemsim, viņš ir saaugstējies. but then, so now you're trying to get free from the cold, Un jūs cenšaties tā kā uzveikt šo slimību. and someone offers you some ice cream. Bet kāds jums piedāvā uzēst saldējumu? Maharaj, no, watching the kusna. Ļoti garšīgu pie tam. So you may feel, very nice, but if you take it, it will act against your efforts to get better. Un jums varētu likties, saldējums tak tik ļoti garšīgs un man garšo, bet ja jūs viņu pamēģināsiet, tad tas, protams, nepalīdzēs jūsu izveseļošanās procesam, bet darbosies tieši pretēji. So we have to do like that, we have to try to avoid things which will act against what we're really trying to do and what is really valuable for us to do. Jā, mums būtu jāizvairās no tā, kas var ietekmēt mūs tādā veidā, ka tas pretdarbojās tam, uz ko mēs ejam un ko mēs vēlamies sasniegt. And that will accelerate our advancement. Un tas vienkārši pātrinās mūsu attīstību. And you know, Prabhupada, just repeatedly in Srimad Bhagavatam, it's amazing. Prabhupada just again and again and again talks about how we have to cultivate an attachment or a practice for hearing about Krishna, hearing and chanting. Un Šrila Prabhupada neskaitāmas reizes Šrimad Bhagavatā un komentāros norāda, kā mums ir jāpraktizē šī te pieķeršanās klausīties par Krišnu un viņa spēlēm. It's amazing how frequently and strongly he advocates that this has to be like our main focus. Un tas ir apbrīnojami, cik bieži un daudz viņš norāda, ka tam ir jābūt mūsu uzmanības centrā. Yeah. It's so, anyway, yeah, it's such a, what's the word? Anyway, it's just such an important cornerstone, like foundation for the development of our Krishna consciousness. Jā, un tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs stūrakmens tai struktūrai, ko mēs būvējam, ko sauc par mūsu Krišnas apziņu. Hare Krishna. Mataji's. Any comment, question? May I comment something, Maharaj? Oh, sorry, yes, Prabhu. Just what Acharya Prabhu was saying. A month ago, Prithivardhan Maharaj from Mayapur, he was visiting us and he gave a series of classes. Jā, tas, ko es gribēju pakomentēt, mēnesi atpakaļ pie mums viesojās Prithivardhana Maharaj, un tas, ko viņš savās lekcijās teica, He stressed it few times.
Viņš to pasvītroja vairākas reizes, that Papa, the sin, and Papa Bija, the seed of the sinful desires, kad šie te grēki un grēku sēklas, they are eliminated fairly fast. Eliminated. Ka viņi pazūd ļoti ātri. Like Prabhupada was saying that just by clapping hands in a kirtan, the sins, they just dissipate like crows. Right. Jā, tā kā Prabhupada teica, kad sitot plaukstas kirtanā, viņi pazūd kā vārnas no kokiem. The difficulty is why devotees stuck at anartha nivriti process and may stay there for a few lifetimes is because of offenses to the devotees. Un iemesls, kāpēc baktas šajā procesā nartha-nivriti iestrēgst šajā dzīvē vai uz vairākām dzīvēm, ir tieši dēļ apvainojumiem attiecībā pret citiem baktām. Right. Great. Yeah, I mean, it's a science what to do, what not to do. Jā, tā ir zinātne, ko darīt un ko nedarīt. Shushushrosha dadanasya vasudeva kataruchi syan mahatsevya vipra punyatirtha nishevanat. If we serve the devotees, Ja mēs kalpojam baktām, then in effect the verse is saying if we just serve the devotees, particularly advanced devotees, it īpaši augstāk apziņā esošiem baktām, then we just find an attraction for hearing about Krishna just appears in our lives. Jā, tad jūs kaut kādā brīdī ļoti ātri sapratīsiet, ka jums šī te vēlme pēc Krišnas un biedroties un klausīties par Krišnu ir tā kā parādījusies jūsu dzīvē. And you may think, I wasn't trying to develop an attraction to hearing about Krishna. Un jūs varēsiet domāt, paga, bet man sākotnēji nebija tādas vēlēšanās klausīties par Krišnu. But somehow I got it. Bet kaut kādā brīnumainā veidā viņi ir parādījusies. So the thing is, when you serve the devotees, this is the positive side of what you're saying. Jā, tas, ko teica Singabad Prabhu, tas, ko Maharāģis saka, tā ir tāda pozitīvā lieta. If you actually, what to speak of not offending, but if you actually serve the devotees, Krishna becomes so pleased. Jā, un nerunājot par to, ka mēs izvairāmies no apvainojumiem, bet ja mēs sākam kalpot, kā es tikko minēju, tad Krišna kļūst ļoti iepriecināts. That he thinks, what a nice devotee. Un viņš redz, ka kas tas par brīnišķīgu baktu. And he thinks, he's so nice, I want to give him the best thing I've got. Un viņš saka, viņš ir tik labs, man ir kaut kas tikpat labs arī viņam jāiedod. So he gives you an attraction for hearing about him. Un viņš iedod šo te pieķeršanos klausīties par Krišnu. On the other hand, as you've said, if we're in the habit of offending devotees, well, it can take a long time. Bet ja mums ir vēlme kritizēt baktas vai apvainot, tad tas prasīs ļoti ilgu laiku. Hare Krishna. Oh, Brajavasi Prabhu. Vai viņi ir sadhana siddhi vai? Prabhu is asking, are the Vasudeva and Devaki sadhana siddhi or they are eternal associates and remain always the same persons? Or they can be like a different persons in different times? It's a little complicated subject. Jūs ziniet, tas ir diezgan sarežģīta tēma. But particularly, or specifically at least,
with Nanda Maharaj and Mother Yashoda Bet runājot tieši par Nandu Maharāģu un Jašodu 5,000 years ago, 5000 gadi atpakaļ, then they are referred to sometimes as being Drona and Dara. par viņiem tiek teikts, ka viņi ir Drona and Dara, un Darā, who were demigods, who were in the same type of situation. They wanted Krishna as their son. kuri bija padievi un kuriem bija tieši tāda pati vēlēšanās iegūt dēlu Dieva augstāko personību. So they were placed in the bodies of Nanda and Yashoda Un viņi tika ievietoti tātad šajos Nandas un Jašodas ķermeņos, to experience Nanda and Yashoda's relationship with Krishna. lai viņi varētu piedzīvot un izdzīvot šo te Nandas un Jašodas savstarpējās attiecības ar Krišnu. So the same thing happens with others, like here with Vasudeva and Devaki. Un tas pats notiek ar citiem, kā šajā piemērā ar Vasudevu un Devaki. Yeah. So it's not exactly that Krishna has so many parents. Tas nav tādā veidā, ka Krišnam ir neskaitāmi daudz vecāku. In Mathura, in Dwarika, Vasudeva and Devaki. Madhurā un Dvarukā, Vasudeva un Devaki, In Vrindavan, Nanda and Yashoda. Vrindāvanā, Nanda un Jašoda. But then some of these others, like Drona and Dara, they have a parental attraction to Krishna. Jā, bet dažreiz arī šajos gadījumos, kā ar Dronu un Darā, viņiem ir šīs te vecāku attiecības ar Krišnu. So through this very amazing type of association with Nanda and Yashoda, they get to experience like the perfection of a parental relationship. Un varot izbaudīt šīs te vecāku attiecības, kā Jašodam un Nandai, viņi piedzīvoja un varēja izprast, kādas tad ir šīs te vecāku attiecības ar Dieva augstāko personību. And then when they go back to Goloka, they're not going to exactly be Nanda and Yashoda. Un tad, kad viņi atgriezās uz Goloku, viņi nebija tieši kā Nanda un Jašoda. They'll be parental devotees. Viņi bija baktas, kuri varēja piedzīvot vai kuri bija šajās vecāku attiecībās. Aunts, uncles. Tēvoči, tantes. They all have those aunts and uncles, many of them, but they all have to some degree a feeling that not just that we're aunt or uncle, but we're actually parents. Jā, un viņu ir ļoti daudz garīgajā pasaulē, un viņiem kaut kādā mērā piemīt šī te izpratne, kad mēs neesam tikai tēvoči un tantes, bet mums ir zināma veida šīs te vecāku attiecības. But they're in the position of aunts and uncles. Bet saglabājot to, ka viņi ir vai tēvocis vai tante, ne tiešie vecāki. So they stay in that position. Viņi paliek šajās te attiecībās. They don't sort of get into conflict that, we want to be the parents. Jā, nenotiek tāds konflikts, ka viņiem ir vēlme, ka mēs vēlamies tieši būt vecāki kā vecāki. There are different types of parental relationships. Jā, tas ir cita veida šīs te vecāku attiecības. Putana became a nanny. Putana kļuva par auklīti. She had a motherly attraction. She wanted to breastfeed Krishna. Jā, jo viņai bija šī te mātišķā pievilcība, un viņa vēlējās pabarot Krishnu ar savu krūti. So the aunts, she's not an aunt, she's a nanny. Jā, Putana nav tante, viņa ir šīs te auklītes lomā. But the aunts, they all come and they breastfeed Krishna. Bet tantes arī nāk, un viņas arī baro Krishnu ar savu krūti. Just like mothers. Tāpat kā mātes. But still, they're not exactly mothers as such. Un tajā pašā laikā neesot tieši kā īstā māte. Anyway, it works something like that. Honorable Tak. Hare Krishna. Sure. No? Srila Prabhupada ki jai. His Holiness